Padomju režīms Baltijas tautām bija atņēmis neatkarību, brīvību, tiesības paust savu viedokli. Daudzus deportēja vai sodīja ar nāvi. Paši to neesam piedzīvojuši. Taču mums ir par šo laiku stāstījuši radinieki un skolotāji. Vairāk pamanītā protesta akcija pret padomju režīmu bija Baltijas ceļš. Baltijas valsts cilvēki tiešām spēja sapraties rokās gan simboliski, gan gluži reāli. Gan tas 23. augustā, kad notika leģendārā akcija Baltijas ceļš, kas iekļautu UNESCO programmas pasaules atmiņas starptautiskajā reģistrā un UNESCO ekspertu padomu. Aptuveni 2 miljoni cilvēku sadalās rokās 680 km garā ceļa posmā no Tallinas caur Rīgu līdz pat Viļņai, lai pievērstu pasaules uzmanību dramatiskajiem vēstures notikumiem. Baltijas ceļš notika tieši 50 gadus pēc Molotovu-Ribbentropa pakta parakstīšanas. Baltijas ceļš bija 3 tautu un valsts vienotību paraugstunda, patriotismu un ticības paraugstunda, kurā cerīja, ka vienotība, kas valdīja 1989. gadā, nebeigsies nec nākamajā dienā, ne pēc gada, nec pēc 20 gadiem, taču visu laiku dzīvots. Par Baltijas ceļu uzzināja caur radio un Latvijas avīzi. Tajā laikā Latvijas avīze bija Lauka avīze. Vēlāk arī, protams, televīzijā caur raidījumu Labvakar Latviju. No Baltijas ceļa bērni nebija, pat izlēma tajā doties. Baltijas ceļš veicināja to, lai pasaulē uzzinātu visu pasauli, kas esam bijuši okupēti un gribējām. Cilvēki bija labestīgi un patriotiski noskaņoti. Un uz Baltijas ceļu, protams, devās pilnīgi